Slowdown. Promotion of slow tourism for sustainable, local and regional economic development and well-being. An Interreg Europe project co-financed by the European Union. Labdien, klausītāji! Es esmu Edgars Ražīnskis, Rīgas plānošanas reģiona turisma speciālists. Mēs esam šodien 4. lēnajam turismu veltītajā raidierakstā, jeb podkāstā. Podkāsts ir finansēts ar Eiropas Savienības naudu, konkrēti Interreg Europe programmas ietvaros, un tās ir programmas, kuru mērķis ir dalīties ar labajām praksēm starp partneriem un kuras ideālā gadījumā noved pie politikas dokumentu maiņas. Un šis ir projekts, kurā fokus jau pēc nosaukuma var nojaust ir veltīts lēniem turismam. Šodien kopā ar mani ir man tuvi cilvēki, Una Meiberga, Kalncēju kvartāla un Āgenskalna tirgus lēnā turisma vēstnese. Labdien! Labdien! Un Ēriks Lingebērziņš, kuram ir daudz dažādas cepures, ja tā var teikt. Ja, bet šoreiz mēs viņu sauksim par turismu pētnieku un docentu. Sveicināti! Mazliet, ko ir vērts, manuprāt, Ēriks, starp citu, mīl vienmēr pasvītrot šo te turisma nosaukumu, jeb jēdzienu mēs lietojam, tā ir vienkārši tieša pārnes no projekta nosaukuma, mēs viņu saucam par lēno turismu. Latvijā šis te lēnums varbūt netiek redzēts tik romantiski un tik varbūt pozitīvi, kā to redz angļu valodā runājušie. Ēriks nereti atgādina vai norāda, ka mēs varbūt viņu varētu saukt par rāmo turismu, vai par rēno turismu, vai par mierīgo turismu, vai par nesteidzīgo turismu, kā piemēram Īrija pagājušā gada nacionālā līmenī uzsāka šo te lēnā turismu komunikāciju. Viņi to dēvē par nesteidzīgo turismu. Ja, un mēs arī redzam, ka Skotija ir ieviesusi nacionālā līmenī lēnā turismu šo te kā vadošo vadmotīvu, arī Austrija, ja, un kopš 22. gada arī Igaunija faktiski bāzē savu turismu komunikāciju uz nesteidzīgu un lēnu turismu. Mazliet tiem, kas klausās, varbūt vai dzird šo jēdzienu pirmo reizi, ja, tā tad vēsturiski lēnais turisms ir izveidojies no slow food kustības, kur ir sākusies paldies, Erika. Itālijā, kur pie slavenajām spāņu kāpnēm kāds ātrās ēdināšanas ķēde bija ieplānojusi savu restorānu atvēršanu, vietējie restorāna īpašnieki sabuntojās bet kaut arī viņiem neizdevās apturēt. Ja, šis restorāns tur atrodas vēl joprojām, taču tas aizsāka diskusijas un problematizēja šo te ātro ēdināšanas ķēžu turistificēšanu galamērķu. Ja. Un tātad lēnais turisms vairāk fokusējas uz lēnāku pārvietošanās, uz kvalitāti, nevis kvantitāti, un kā apgalvo teorētiķi. Ja, tātad turisms vairāk ir fokusēts uz pieredzes lēnināšanu un veicina dziļāku, jēgpilnāku un autentiskāku pieredzi, kas nodrošina miedarbību ar vietējām kopienām, ainavām, ja, un vienlaikus ievarot pieredzes ētiskās robežas. Lēnais turisms ļauj galamērķim koncentrēties uz vietējās kopienas, vides un kultūras vērtību aizsardzību. Ja, tā tad it kā loģiskas un pozitīvas lietas, un kas ir svarīgi, ja, un varbūt mūsu kontekstā šodien runāsim par Rīgu un Pierīgas novadiem, tad vienlaikus lēnais turisms ļauj pagarināt turistu uzturēšanās laiku un prasīt taisnīgu atlīdzību par augstu kvalitātes pakalpojumiem un iesaistot plašākus reģionus, īpaši lauku apvidus. Tā, šodienas tāds kā fokus mums būs, mēs esam iepriekšējās pārēdēs daudz pieskārušies labajām praksēm, esam pieskārušies varbūt arī teorijai, Latvijai. Šodien mēs mēģināsim lēno turismu savīt ar tirgiem,
ar gastroturismu, kas ir pētījumi vismaz rāda, ja šī ēdienu pieredze ir varbūt pat svarīgākā turisma komponente galamērķos. Un tātad tirgi ēdienas, gastroturisms, un Ēriks mums ir šeit arī, lai pastāstītu par vietas identitāti. Respektīvi, kā mēs šīs komponentes, kuras varbūt nav līdzīgas, ja tur ir viņas tās dimensijas pārklājas, sāksim, bet, lai iesildītu balsis, ja, mēs sāksim ar vienkāršiem jautājumiem, kas varbūt nav nemaz tik vienkārši, bet kas ir bijis jūsu tāds, varbūt sāksim ar Ēriku, kas ir bijis tavs pēdējā laika tāds ceļojums, tu daudz ceļo, ja, droši vien diezgan bieži darba sakarā, bet kur tev ir bijis iespēja izbaudīt šo te lēnā turisma sajūtu vai pieredzi? Nu, jāsaka, tā ka es spītīgi lietošu rāmais turisms, tā ir mana pārliecība un nodeva zinātnē, ka es gribu iedibināt, ka mēs lietojam šo jēdzienu. Jāsaka, ka man pašam ļoti bieži, kā tu minēji, dažādu darbu braucienu dēļ, sanāk tikai domāt par rāmo turismu, bet tas veids, ko es esmu pasācis darīt, ir dodoties uz vietu arī tur, kur es esmu bijis, vai tā būtu kāda no lielajām Eiropas metropolēm, es ņemu klāt šo te dienu, ko es saucu par pārslēgšanās dienu. Un mans mērķis ir katrā reizē, pat ja tā ir, piemēram, Londona, kur it kā man sanācis ir būt daudz reizes, atrast apkaimi vai muzeju vai vietu, kurā es neesmu bijis. Un tas ir veids, kā es cenšos saprast, kāds tad ir tas kopējais pilsētas audums. Un jāsaka, ka personīgi tas ir mainījis arī priekšstatu par vienu otru vietu, jo mēs ļoti bieži turismā fokusējamies uz vietas pilsētas centru, kas ir mazliet tāds butaforisks veidojums, kurā mēs esam salikuši labāko to, kas ir, vai šķietam labāk, un tad maz izrādi ir, bet tā kā arī tādā teātrī, aiz tās skatuves notiek ārkārtīgi daudz lietu un darbu. Mēs neredzam gaismotājus, skaņotājus, bet ja viņi nebūtu, tad uz tās skatuves arī nekas nenotiktu. Un man liekas, ka ceļojot un pilsētvidēs ir ļoti līdzīgi, ka apkaimes varbūt attālākas vietas, kur cilvēki dzīvo, kur viņi strādā, kur viņi saņem pakalpojumus, parāda, kāda ir tā dinamika tai konkrētā pilsētā. Tas ir mans veids, kā es to esmu darījis. Bet jāsaka, man pagājušā gada beigās izdevās vienā doties 2 nedēļu garā braucienā, kur es pirmo reizi ceļojuma laikā 2 nedēļas biju vienā un tai pašā vietā, nemainot naktsmītnes, kas man ļāva iet uz vietējo bodīti, iepazīties ar pāris vietējiem suņiem, kas tur apkārt arī dzīvoja, un saprast, ka tā ceļošana jau nekādā veidā nepaliek sliktāk no tā, ka es noskrienu mazāk kilometrus vai atzīmēju kartē mazākus punktus. Tā vienkārši varbūt ir citādāka pieredze, un reizēm, man liekas, arī turismu galamērķi mazliet grēko ar to, ka viņi cenšas parādīt, cik daudz var ietilpināt vienas nedēļas laikā, esot vai tā ir valsts vai reģions, pretēji tam, kā vispār pozicionēt, kādas ir varianti un cik daudz, dārgais turists, zaudēsi, ja tu tikai paliksi 2 vai 3 naktis. Un, man liekas, mēs arī Rīgā reizēm stāstam par to, kas mums ir, bet mēs neizstāstam līdz galam, ko tu nedaboni, ja tu aizbrauc pātru no šejienes. Varbūt mums atklās noslēpumu, kas bija tā vieta, kur tu biji 2 nedēļas? Es biju 2 nedēļas Spānijas salā Grankanārijā. Es gan nedzīvoju klasiskā kurortu viesnīcā, bet mājā, nost no lielajiem centriem, lai dotos pārgājienos, kas ir mans brīvā laika pavadīšanas veids. Un es noteikti iesaku, es visiem jau pusgadu garumā iesaku to vietu. Una, vai tev ir izdevies pabūt kaut kur lēnā turisma pieredzējumā un tā kā sajust vietas garšu? Jā, katru nedēļu. Man aicinājums, mani aicina, vilina un ierauj tirgi. Es kā
dodos uz kādu valsti, obligāti apmeklēju tirgu. Un man patīk tāds personīgais adrenalīna, medību tāds musturs, ka es kaut ko meklēju, kas ir interesants katrā tirgu. Un man personīgi interesē, kā vācējai, meža velšu interesantei, dažādas arī sezonālas lietas. Man interesē, kas aug cilvēkiem dārzos. Un jūs jau zinat vispār, ka, lai iepazītu kādu valsti, ir jāaiziet uz tirgu. Un droši vien arī vēl uz kapiem ir vērts aiziet. Un tad ir būtībā skaidrs, kā dzīvo tā konkrētā sabiedrība. Lūk, atgriežoties pie meža veltīm, tad man interesē jūras veltes, zivis un kādi visādi mošķi dzīvo tajā valstī. Un tad konkrētā tirgū to visu var satikt, tīpaši, ja no rīta iet. Piemēram, biju nesen Vietnamā. Tur arī tādā mazā tirgū uz kādas salas. Tur bija tādi šaubīgi antisanitāri apstākļi, bet tāpat es tur pagaršoju, ko tās tantes uz vietas tur cep tādas jaukas, tādas pankūciņas, tādas specifiskas, ļoti garšīgi. Un runājot par vēl pavisam nesenu pieredzi, es biju sestdien savu tirgus ceļveža vēstnese pētīja, kas notiek auguru tirgū, pilnīgi jaunu skatu, jo uz to pašu vietu mēs varam ierasties ar pilnīgi citām acīm. Es tur mēdzu iegriezties, kaut ko ātri nopirkt, un auguru tirgus nav nekāda tāda dizaina karaļvalsts un estētiski pievilcīgākā un interesantākā vieta, kur būt. Bet tieši sestdien es tur ierados ar tādu pilnīgi svaigu skatu un ieraudzīju visādas interesantas lietas, kā piemēram to, ka tur ir paslēpies zivju paviljons, kurā ir svaigas zivis, līdakas un līņi, un tiešām vietējās Latvijas zivis, kas vispār nemaz tā nav pieejams. Ir tīpaši piekrastes ciemos, piemēram, nav vietējo zivi gandrīz nemaz, bet tur bija. Un tad vēl es tur ieraudzīju tādas interesantu lietu, par ko vispār nedrīkst skaisti stāstīt, ka ir tur tādi seniori, kuri tirgos ar dārziņiem arī savus piemājas, cūku gabalus un broilera kājas un visādas tādas lietas. Un man liekas, tas ir tik skaisti, ka kaut kas tāds vēl tur ir iespējams un ka ir vēl pastāv tāda uzticēšanās cilvēkiem, ka katrs pats uz savu atbildību var iegādāties kaut ko tādu un saprotot, ka termiski apstrādāta gaļa varbūt iespējams nav nemaz tik bīstama. Bet jā, un tā es pētu, ko cilvēki audzē, kas ir tie cilvēki, kas kaut ko pārdod, un vēl man ļoti mieši ir arī tukuma tirgus, kur es nestāstīšu līdz vakaram par šo, jo tur ir ļoti daudz cilvēku, kas pārdod to, ko viņi ir paši izaudzējuši dārzos, un ar viņiem var pārunāt visas tās lietas par kaitēkļiem, salnām un sezonalitāti, kas man liekas arī cilvēki ir ļoti atrauti no tā, ka man liekas, ka daudz nezin, ka āboli un zemenes nav visu gadu. Un viss. Tā, paldies. Mēs iesim tālāk ar tirgiem, jo šodienas raidieraksts ir daļēji fokusēsies uz šo sociālo fenomenu. Un kā tu jau minēji, tad mēs varam skatīt tirgu arī kā sociālu infrastruktūru, un iespējams pat tas ir svarīgāk nekā šī funkcionālā, vai tur cietā infrastruktūra. Tas raksturo vietēju ekonomiku, kā mēs jau arī dzirdējām, un tas ir kā tirgus ir kā lēnās pilsētas arī svarīgs elements, un kā pētījumi rāda, tirgi būtiski spēj bremzēt cilvēku uzturēšanos galamērķī. Un man tev jautājums varbūt vairāk fokusēties uz Āgenskalna tirgu, kā tas ir mainījis cilvēku attiecības ar pārtiku vai ēdināšanu, vai tas ir mainījis vispār, un kāds izpaužas? Jā, Āgenskalna tirgu mēs esam ļoti proaktīvi, mēs nepārtraukti reaģējam uz to, kas notiek ekonomikā, kāds ir vispār pieprasījums, uz auditorijas vajadzībām, uz trendiem, uz tādām tendencēm. Tas ir arī ļoti svarīgi. Vai mēs vēlamies vai nē, bet ja visiem ir aktuāli bontoni, tad mums tiem ir tur jābūt vai kaut kam citam. Un tā ir tāda, tu esi tas, ko tu ēd. Un tie cilvēki, kas tur atrodas, viņiem ir būtiski būt vienotiem tenīs konkrētajos ēdienos un dzērienos, ko viņi izvēlās, un mēs to
cenšamies piedāvāt un uzminēt pat uz priekšu, kas ir tas nākamais. Citādi būtu gluži neiespējami tādā mazapdzīvotā pilsētā kā Rīga un vēl tādā apkaimē, Āgenskalnā, uzturēt tādu sabiedrisko centru. Un tad vēl viens, pirms es varbūt Ērikam dodu vārdu, tev un jautājums, vai tirgus var būt turisma objekts bez pārvēršanās par dekorāciju turistiem? Ka mēs varbūt spējam izvairīties no vēlmes turistificēt vai izpatikt, varbūt turistiem. Jā, es domāju, ka mēs Latvijā vēl varam to mēs neesam vēl iekrituši šajā slazdā un neesam kļuvuši par tādu parādu turistiem. Un es domāju, ka gudri strādājot to arī var saglabāt. Un tur ir tā tirgus arī tā burvība, ka tie ir īsti un dzīvi cilvēki. Ērika, tavs viedoklis par šādu te vietu turistificēšanu, teiksim, tika minēts, ka mēs nevaram īsti iepazīt, varbūt nemaz galamērķi neiepazīst to tirgu, ja tāds ir. Un kāda ir riski? Mums ir Rīgā vairāk tirgi. Viens ir centrāla tirgus, kas ir būtisks turisma, iespējams populārākais turisma galamērķis. Nevis galamērķis, bet objekts Latvijā. Jā, pirms tu uzliec vēl vienu slāni virsū, vēl vienai tēmai un vēl vienu šķautni, man ļoti patīk tā tēze par attiecības ar ēdienu turismā. Un man šķiet, ka tas, ko mēs pieredzam joprojām, ir tāda ļoti fundamentāla ceļošanas izmaiņa, kur viņa notiek, viņa nav ne sākusies, ne beigusies. Tas ir process, kurš notiek ilgākā laika periodā, kā ceļojuma laikā mēs organizējam vispār ēšanu. Sākot ar to, ka mēs esam ļoti bieži ceļojumos pirms 30 gadiem, mēs atšķiram vienu ceļojumu programmu, tad mums būtu paredzēts organizēts vakariņas, kurā kāds mūsu vietā ir izvēlējies, ko mēs nedēļas garumā ēdam. Un tas bija normāli, un tā veidojās turisms. No tik šobrīd šķietami tāda radikāla risinājuma, mēs faktiski arī redzam arvien vairāk tādu virzību prom arī, piemēram, no brokastīm viesnīcās. Es palieku viesnīcā, es neesmu vēl gatavs tik daudz laika uzņemties, lai pats gatavot arī brokastis. Bet es saprotu, ka, ja es palieku pilsētvidē, tad es brokastīs var iziet kaut kur. Es pa dienu iepriekšējā vakarā dienā redzu Beķereju kafēnīcu, vēl kaut ko. Tur būs mana vieta brokastīm, tur es būšu pusdienās. Un man liekas, ka tirgus ir ienācis te ēdināšanas stāstā ar tādu plašāku vēstījumu, kur pirmkārt es piekrītu Unai, ka tas iedod to kopēju izpratni, kāda ir tā sabiedrības struktūra, kas mums šobrīd ir aktuāls, kas mums šobrīd ir modē, kas mums liekas interesanti, ko mēs esam aizguvuši no kādiem citiem, ko mēs esam paši no jauna radījuši, bet tas palīdz arī gūt to, saprast, kas tā ir, kas ir tā vieta, kurā mēs vispār atrodamies. Un tad nāk klāt nākamais jautājums, vai tirgus un vispār gastronomija var piedzīvot to turistifikācijas procesu. Un te man liekas, ka tām vietām, kurām ir vājāka tā pašas vietas identitāte un tā spēja pateikt, kas mēs esam, ir daudz lielāks risks to piedzīvot, jo, man liekas, mēs turismā ļoti bieži cenšamies izdabāt turistam. Tā kā, lai tev, dārgais turists, būtu labi un ērti. Un šajā mirklī, ja mēs to sākam darīt, mēs zaudējam tajā cīņā būt par unikālu un autentisku vietu. Bet mums nevienmēr, un es šeit domāju arī par Latviju, kur mēs cīnamies par katru turistu, mēs sakam, mums viņi ir maz un visi turisma ekosistēma nevar strādāt projām, ka mēs no vienas puses gribam palikt autentiski un unikāli, un tepat laikā mēs gribam izdabāt, bet mēs īsti līdz galam nevaram izdabāt tam turistam, jo mums ir tik, cik ir, un mēs nevaram būtībā audzēt un strādāt tādā masu turisma režīmā, kas mums nāk par labu šobrīd. Mums vienkārši nav tik liela tā plūsma. Un mēs esam bišķi tādas situācijas ķīlnieki, no kuras mēs varam gūt arī to labumu, ka mēs paliekam tādi autentiski un pietiekam unikāli un rādam to, kas mums ir, nevis to, ko mēs varbūt gribētu ideālā variantā parādīt. Un, piemēram, arī aizejot uz
uz tirgu pie Unas Āgenskalnā, man liekas, ka ir forši, ka atsevišķās vietās tur ir iespējams degustēt kaut ko, bet tur nav vietas 20 cilvēkiem. Vienkārši nav, jo tāpēc, ka telpa ir tāda, kāda ir, un tas atbilst tam, cik liela mēs esam. Mēs neesam miljonu pilsēta, mēs esam salīdzinoši maza pilsēta Eiropas mērogā, un tas mērogs paliek atbilstīgs. Un tajā mirklī, ka kaut kādas vai tirgi, vai tādas atpūtas vietas zaudē to izjūtu, kāds ir tas mūsu mērogs, un tad arī sākās tās turistu lamatas. Un tāpēc man ir mazliet bažas par vienu iespējamu turismu lamatu, kas Rīgā varētu tapt, un kas varbūt mūs mainīs, bet kopumā, man liekas, mums ir ļoti labas priekšrocības, lai mēs paliktu uz tā rāmā turisma viļņa, un lai tas paliek par tādu mūsu turisma identitāti kopumā, kas ir tāda dabīgi radusies. Tā tad kaut kādā ziņā tāds mūsu turisma nespēks ir mūsu priekšrocība. Jā, šobrīd tā izskatās. Mūsu mērogs ir arī mūsu priekšrocība, ja, jo mēs nevaram uzlikt augstāk, kā mēs varam uzlikt. Tu neatklāsi, vai atklāsi vai neatklāsi tās lamatas. Ja, lamatas pie Daugavas upes krastā tur top. Daugavas upes krastā top lamatas, kas no tāda rāmā turisma viedokļa, es arī pārņemšu no tevis, ir, tas, bet tagad es sākušu savu tādu, mēs jau pirmajā raidierakstā runājām par lielu atšķirību to, ko vietēji iedzīvotāji ir gatavi maksāt vietējā turismā vai izbraucot, tur tas ir 3,7 aktuālākais koeficients. Restīvi, latvieši 3,7 reizes vairāk ir gatavi tērēt ārzemēs nekā iekšējā turismā. Tas cipars varbūt ir mainījies pēdējos gados, cerams uz labo pusi. Tas ir augstākais rādītājs Eiropas Savienībā. Respektīvi, tad es gribu nedaudz virzīties uz tirgus ceļvežu pusi, ja, kas mums ļauj varbūt sistemātiski strukturēti tīklu veidā, kalendāru veidā redzēt šo jūsuprāt, arī manuprāt, arī jūsuprāt svarīgo tirgus un gastronomijas turismu fenomenu. Ja, tā tad iekšējais turismu, vietējais patērētājs, kuram ir kaut kāds tas mērogs. Un vai jūs redzat šajā kontekstā iespējas arī... Es gribētu, lai jūs pafilozofētu, es negribu tā kā ielikt jūsu vietā, bet respektīvi, vai mēs varam vietējo patērētāju, vietēju infrastruktūru izmantot arī ārvalstu turisma lēnināšanai un paildzināšanai. Un, protams, vēl viens zināms fakts ar šo lielā koncentrāciju ārvalstu turis, kuri nemaz neizbrauc savas vizītes laikā no Rīgas. Ja, bet varbūt sāksim ar runu. Par tirgus ceļvedi, par šo infrastruktūru, varbūt tu mums nedaudz var pastāstīt, un kā tu redzi, kā tas varbūt strādā? Jā, tirgus ceļvedis ir tāda jauna platforma, kas tika izveidota ar mērķi, gluži pavisam vienkārši mērķi, lai cilvēki varētu atrast tirgus Latvijā, kur nevar īsti zināt, kur notiek ceturtdienas rītā vai piekdienas vakarā vai sestdien vai katru trešo svētdienu. Un tāpēc, lai Latvijā būtu iespēja atrast vietēju sezonālu pārtiku cilvēkiem pēc iespējas vienkāršāk, tāpat tāda kopienas platforma tirgus ceļvedis, kur arī piedalās paši tirgi un arī to dalībnieki. Kāda ir sajūta, kā tas strādā? Ja? Un tas tomēr tā ir ideja, kur iziet ārpus Rīgas, no tādiem tradicionāliem. Jā, jo tirgus ir vietējās kopienas centrs, arī kultūras centrs un tāda aktīva vieta, kur satiekas visdažādāko nozaru pārstāvi un cilvēku. Un uz to aizbraucot var uzzināt, kas tur notiek konkrētajā pilsētā, novadā. Un tam klāt ir arī mūsu Latvijas dabas skaistuma takas, turpat ir arī kādi amatnieki, tur ir arī zemnieki ar savām saimniecībām, un tas veido tādu vietējo klāsteri, kur tad arī ir ieteicams apmeklēt, un tas tirgus ceļveža mērķis ir tieši arī tāds, ka cilvēki
Viņi dodas uz tirgu, un tad viņi apmeklē saistīto programmu. Vai nu tā ir viena diena vai vairākas, tas jau ir atkarīgs varbūt gan pašvadītā veidā, gan arī speciāli organizētā. Un kas ir vēl svarīgi šajā kustībā, ka uz vietas ir vietējais kopienas pārstāvis, vietējais aģents, kurš uzņem tos cilvēkus, kurš ir gids iespējams, vai kurš ir kādas zemnieku saimniecības pārstāvis, kurš tātad arī nav obligāti tur jābūt tādai ekskursijai, kas ir organizēta ar autobusu un konkrētām pieturām. Un tas ir elastīgi, un tas, man liekas, arī ir tāds veids, kas būtu attīstāms Latvijā, ka mums ir ārkārtīgi daudz mazi interesanti punkti Latvijā, un vēl jau vairāk ir cilvēki, kas dara kaut ko unikālu un svarīgu, un tādu, kas ir tiešām, kuri ielaiž savā pasaulē un padalās tieši ar to, ko viņi dara, nevis ir speciāli kaut ko sagatavojuši turistiem, un tas arī ir tas interesantais, un tādu ir daudz, bet ir diezgan sarežģīti tādam svešiniekam saprast, kur tieši un kādā veidā pārvietoties pa tiem punktiem un kā atrast tos konkrētos galamērķus un kur vēl tur visur var paēst un tādas lietas. Tā kā man liekas, ka tas rāmā turisma piedāvājums ir gluži pietiekams un kvalitatīvs, bet būtu lieliski to sistematizēt tā, lai tas būtu arī vairāk un labāk pieejams, vienkāršāk un saprotamāk. Un tirgus ceļvedis varētu būt arī viens tāds posms šajā ķēdē, kas to visu uzlabotu. Ērika. Pirms tam aizķerās doma par to pāreju no vietējā uz starptautisko turistu vai ārvalstu turistu piesaisti. Un, man liekas, tas ir sliktākais, kas var notikt galamērķi, ja kāda vieta saka, mēs kaut ko radīsim ārvalstu turistiem. Tas atkal ir lamatas, jo tam normālajam turismu produktu attīstības gaitai jau vajadzētu būt tādai, ka tu notestē ar to vietējo, un ar ko gan mēs, eiropieši, ziemeļa eiropieši, varam būt tik ļoti atšķirīgi, lai tas, kas patīk mums, nepatiktu zviedram vai polim. Nianses, bet ne jau būtība. Un man liekas, tā ir mums tāda vēl viena palikusi lieta tajā turisma vispār kārtībā, kas mums sākās, tad, kad mēs mācījāmies 90. gados, mēs varbūt ne, bet kāds mācījās un pārnesa, kā tad organizēt turismu, kad tik tiem vāciešiem patikt, kad tik tiem vāciešiem nebūtu par ko sūdzēties, kad tik tiem vāciešiem tā tolete nav pa šauru, kad tik tas šķīvis nav pa netīru, aizmirstam, vienkārši šis ir beidzies un laimīgā kārtā izbeidzies. Un man liekas, mums tas, ko Una min šie piemēri, man liekas, mums ir vairāk vērts ieguldīties nevis jaunu produktu radīšanā, bet esošo produktu tādā stiprināšanā. Digitālā klātbūtne, komunikācija, pārdošana, rezervēšanas iespējas. Un arī reizēm man ir nācies saskarties ar tādu pašpārliecību par to, ka tas ir interesanti, tas ir atbilstoši, tas ir liederīgi, tas ir nepieciešami. Kā reizēm tā kā cilvēki kautrējās to piedāvāt un teikt, kam tad tas varētu interesēt. Un ļoti bieži tas notiek tieši ar tādiem rāmās atpūtas veidiem, kas skar, piemēram, pļavu vai lauku. Mums visiem ir lauki. Kas tad te var būt interesanti? Iet tur pļavā meklēt puķis, bet es atvainojos, mēs šeit dzīvojam 65,000 kvadrāta kilometros, vairāk kā 1,8 miljonu eiropiešu, holandieši uz mums skatās un vispār nevar saprast, kā mēs viens otru satiekam un iepazīstamies. Un tas arī tas rada to interesi par mums, par to, kādu mēs esam tajā dabas telpā, kurā mēs radam savu ikdienu, veidojam produktus, radam tradīcijas, jaunas idejas, konceptus, atpūtai, izklaidei un tā tālāk. Tas nav ierasti varbūt uz tirgiem skatīties, uz īpaši ārpus Rīgas tirgiem, kā turisma
galamērķiem. Ja? Varbūt tā nav tāda ierasta, ja? Tas nav klasisks attraction, tā nav pārgājiena taka, man liekas, uz ko ir bijis šis. Viņi varbūt pazūd kaut kur no radariem, tāda klasiskā turisma komunikācijas. Tu pieminēji par, kas varētu patikt, kas varētu nepatikt, par pļavām, ja, un par, es gribētu Ērikam palūgt klausītājiem pastāstīt par vietas identitātes un rāmā turisma saistību. Un mēs laika tā kā esam ap šo te ideju, bet varbūt mēs viņu varētu koncentrēt. Zin kā ir, pirms laika turismā tāds korifejs bija Holloway, neatceros viņu vārdu, un labi, ka neatceros vairāk, un viņam, viņš visu turismu attīstības tad pieeju balstīja uz to, ka ir jāatrod lielie ēnkuru objekti, un tad ap lielajiem ēnkuru objektiem ir 3 mazāki objekti, un tad mēs visus turistus vedam uz to ēnkuru objektu, un tad viņi visi būšot priecīgi. Nāni, nebūs priecīgi, jo vieta, pilsēta, apkaime, kvartāls, ielas daļa, līdzīgi tā kā telpa mājā, mēs uzbūvējam jaunu māju, mēs nokrāsojam, piemēram, baltas sienas, mēs varam teikt, tā ir gatava dzīvošanai. Tehniski tā ir gatava dzīvošanai, bet mēs katrs nākot iekšā tajā telpā, pieliekam gleznu, puķu podu, vienam sarkani aizkari, vienam brūni aizkari, un pēc laika tā telpa iegūst identitāti. Un urbānā attīstībā, vispār vietās, ciemos, tai skaitā, tas process notiek diezgan līdzīgi, kā tagad tā vieta ir radusies, laika gaitā dažādas paudzes cilvēki, notikumi, tradīcijas ir nākuši klāt un likuši klāt tās gleznas, aizkarus, puķpodas, paklājus un visu pārējo. Un kā rezultātā vienā mirklī, mēs varam uz šo brīdi, uz vienu mazu mirkli nofiksēt, tā identitāte šobrīd ir tāda, jo to veido. Un tas, kas ir uzslāņojies virsū, tas, kāda šobrīd notiek, tas, kāda ir cilvēki, kāda ir sasniedzamība, infrastruktūra un tā tālāk un tā joprojām. Bet tas ir tāds visu laiku tāds attīstības process, vietas mainās, cilvēki nāk, iet, pārvācās, rodās jauni, notiek kaut kāda miedarbība, un tā identitāte vietā ir tāds, tas ir vairāk kā process, grūti iztēloties, kā var identitāte būt process, bet ir vērts iedomāties arī par mums kā cilvēkiem. Mēs pirms 20 gadiem, šobrīd, un mēs pēc 20 gadiem. Mēs esam tie dažādi stāsti. Ķermenis tas pats ir, sejas vaibs līdzīgi, kaut kāds runas stils, paradumi ir, bet mēs vainamies. Un ar vietām notiek tieši tas pats. Un tajā mirklī, kad mēs gribam kādu vietu, pilsētas daļu, parku, apkaimi, padarīt par to ēnkuru objektu, mēs viņu gribam iekonservēt. Un mēs būtībā radām tādu butaforiju, kā vienā mirklī kaut kas ir bijis, bet pēc 10 minūtēm jau tas vairs nebūs patiesība, tas būs kaut kas cits. Un, ja mēs ļaujām vietām būt tādas, kādas viņas ir, nevis piekrāsot, piešpaktelēt, aizklāt to, ko mēs negribam rādīt, tad mēs nerādām to vietas identitāti, to viņas būtību. Un savukārt turists, kuram ir pieejams Instagrams, TikToks un viss pārējais, viņš jau netic, ja mēs teiksim, ka kur ir bilde, tāda šī vieta ir, tādu mēs viņu radījām pirms x laika, un tagad tu atbrauksi un tu redzēsi viņu tādu. Tā nenotiks. Viņš redzēs, ka ir mainījies, kaut kāds ir citādāk, ir kaut kas tai vietā mainījies. Tas ir līdzīgi kā, piemēram, apkaimēs ar apzaļumotām teritorijām un ietvēm. Lai cik rūpīgi salikta, vienmēr būs vieta, kur tā taciņa kaut kādu stūri tai apzaļumotai teritorijai nomīdīs. Tāpēc, ka ir kaut kāds paradums, kaut kādas savienojums starp punktiem, ko cilvēki veido. Un tas ir tas īstums, ko mēs gribam faktiski ieraudzīt. Tā ir kombinācija ar infrastruktūru, ar cilvēkiem, ar tādu pilsētas audumu, sajūtām, tradīcijām, arī tiem, kas iebrauc un nes klāt kaut kādu savu pienesumu, miedarbojoties ar to vietu. Kā mēs varētu to
es negribu lietot vārdu pārdot, ja, bet kāds iet ar rāmo turismu un kā notiek varbūt tā miedarba, kā rāmais turisms ietekmē identitāti pēc tam un vai turisms atklāja kaut kādu vietas identitāti? Redz, tad, ja mēs pieļaujam kļūdu un gribam padarīt vietu par to, kas viņa nav, tad sākās Venēcijas vai Barcelonas efekts, kur vienā mirklī tas vietējais iedzīvotājs saka, ok, šis man ir apnicis, es atkāpjos. Un tad tā pilsēta zaudē to identitāti, paliek tikai tā butaforija, ko tas turists ir radījis. Un savukārt rāmā turisma scenārijā pieņemot, ka tas ir ilgāks uzturēšanās laiks, ka notiek apmeklētāja un vietas tāda harmoniska saplūšana, nevis izspiešana. Kad es esmu vienkārši, es šeit esmu, sēžu parkā, man blakus sēž onkulis no 5. stāva. Jā, mēs vienkārši esam tur kopā. Jā. Mums nav nekas jāmaina, mums nav jānopērk visas zemenes un jāskrien prom. Mēs varam vienkārši pabūt. Tad tas palīdz radīt, un tad tam vietējam iedzīvotājam, kura teritorijā tas notiek, viņš saprot, ka tas turists ir daļa no mūsu sistēmas, viņš manam citam kaimiņienei rada darbu, jo viņai ir vairāk ko andelēties, viņi var pastāstīt kaut ko, viņi netraucē, mēs varam uzturēt to vietu, jo varbūt mūsu pašu nav tik daudz un mums nāk kāds labums no tā, bet netiek ietekmēta tā miedarbība starp to vietējo īsto un to iebraucēju, kas ir uz kādu noteiktu laiku. Un jo ilgāk tas vietējais ir, jo tas šoks nosacīt, ka es satieku kaut kādu svešinieku, viņš paliek mazāks. Un mums latviešiem ir no tam kultūras teorijām ļoti augsts rādītājs, ka mēs izvairamies no nezināmā. Mēs esam diezgan rezervēti pret visu, kas ir svešs, un mums ievedot daudz turismu skaits, slēģi ciet, logi ciet, kāds vēl turisms. Mums Latvijā ir viena vieta, vismaz viena vieta, kuras identitāti turisti ir ietekmējuši negatīvi. Viņi atrodas pašā valsts centrā. Tu minēji vārdu izspiešana, ja, un šī vieta, iespējams pateicoties šai identitātei, ir tāda, kur dodas latvieši vietēji iet tad uz turieni, tad, ja viņi negrib satikt savus vecākus un radiniekus. Savukārt turisti dodas turieni un viņi uzdās tā, kā viņi grib, ja, brauc ar alus šiem te mašīnām, ja, respektīvi tāda bez noteikumu vieta, kuras identitāte ir mainījusies. Bet mums ir viena vieta Rīgā, viena telpa Rīgā, kura, manuprāt, atzimst un veido savu identitāti jaunu. Ja, tur palīdz, protams, arī pilsētu plānošana. Tur ir viens ankuru objekts, ja, vai vairāk ankuru objektu īstenībā, ar kuriem UNA ir saistīta. UNA kādu laiku virza ideju par lēno Latviju, par lēno turismu Latvijā. Un mums tikko Ēriks, man liekas, diezgan plaši un precīzi izstāstīja par turismu vietas attiecībām. Kā tev, varbūt pastāst par ideju pašu, un kā tev varbūt sanāk stāstīt vietu? Jā, vai tu mēģini to darīt, un kā? Jā, Ērika, man ļoti rezonēja tas, ko tu minēji par tieši tām maģiskajām formulām, kā par to integrāciju konkrētajā vietā, ka mēs sapludinam kopā un nojaucam tās robežas, kas ir tie viesi, turisti, ceļotāji, visi iebraucēji un vietējie. Un tas ir arī mūsu tāds sapnis, kas ir īstenojies attīstot Āgenskalna tirgu, bija tāda lieta, ko mēs sev definējām, ka ļoti gribās, lai Āgenskalna tirgus būtu vieta, kur cilvēki grib uzturēties, kur viņi grib vienkārši pavadīt laiku, un mēs būtu varējuši, piemēram, visus telpas atdot kafejnīcām, un tā, ka tur neko nevar, visur ir kaut kas jāpērk, bet tur ir gluži pretēji, tur var vienkārši mācīties,
strādāt, tikties, lasīt grāmatas, mainīties ar kaut kādām mantām. Un krāmtirgi ir un visa veida neiespējamais notikumu un aktivitāšu kaleidoskops, kas ļoti arī padara to vietu pieejamu arī vietējiem iedzīvotājiem, kas nebūtu nav tā bagātākā apkaime. Un mums tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai visi tur varētu būt jebkura vecuma auditorija. Un tas tirgus arī ir tas karognesējs, kurš šo var īstenot kā neviena cita vieta, kur var būt gan jaunās māmiņas, gan futbola fani, gan seniori iedzert kafiju. Un visi justies savā vietā. Un arī Rīgā tā ir unikāla vieta ar to, ka nav tādas citas, kur var pārsvarā Latvijā augstajos laikapstākļos kaut kur pavadīt zem jumta. Un arī mums ļoti daudz vēl arī kultūras, bezmaksas kultūras notikumu. Un kā mēs to stāstam, mūsu stāsts ir arī tāds vienīgais Baltijā, tāds izaicinošs stāsts, kurš, kā mēs pārņēmām pilsētai piederošu graustu, nolaistu tirgus ēku par privātiem brāļu Dambergu līdzekļiem. Tas tika atjaunots esošajā stāvoklī un padarīts pieejams jebkuram. Un tur nav jautājums par to, kā tas var finansiāli atpelnīties. Mēs esam arī sociālais uzņēmums. Lūk, un tas stāsts, viņš ir tik dzīvs un tik nebeidzamā procesā, kā arī Erika, tu teici, ka tā ir mūsu ikdiena par to, kā katru jaunu dienu nodzīvot, ka mums nepārtraukti ir kaut kādas jaunas idejas, mums tirgu nav neviena kvadrātmetru, kurš nebūtu nepārtrauktā transformācijā, kur ir atkal kaut kādas jauna tur skatuve būs šeit, terasē būs labāk tur, un kur mēs nolikām tagad kvasu tur pie pieturas ārā, bet tagad tur bomži sāk čurātais tās kvasa būdas, šis nederēs, mēs tagad augus liksim šeit, un mēs tagad augi mums ļoti labi, bet mums ir Rīgas žurkas neiznīcināmas, mums visi traki ar žurkām, tagad mēs domājam, kur turistu autobus varētu pieturēt, jo mums vajag lielo turistu autobus nolikt, bet mums ir arī pārkingu jautājums, un mums ir arī Bahķiāra plovs kaut kur jāpārbūvē. Un tā kā tā ikdiena vienkārši neiedomājama. Un tie, kas atnāk pie mums ciemos, mums nav tā kā viņiem jāizdomā nekas daudz tāds. Mēs varam vienkārši mazliet pastāstīt par vēsturi, mazliet iedot kaut ko garšīgu paēst un mazliet pastāstīt, ko mēs šodien darām. Un tas ir pārsvarā mēs tiešām cilvēkus arī iedvesmojam ar to, ko mēs darām. Un tas strādā, jā. Strādā. Tā, mēs atgriezīsimies nedaudz vēlāk, bet mums projekta ietvaros ir bijušas vairākas pieredzes apmaiņas tūres. Ja? 2 iepriekšējās, viena ir bijusi uz Īriju, kur es priecājos, Kūna bija līdzi, un mēs bijām Galway. Īrija turisma ziņā ir atšķirīga no Latvijas. Jā, tā ir lielā mērā atkarīga no Amerikas turisma. Cenas ir augstas. Viesmīlības līmenis ir arī, manuprāt, ļoti augsts. Mēs to pieredzējām, ja, jo Amerikas turists ir prasīgs. Viņš tālu lido, viņš maksā daudz, viņš prasa daudz. Ja. Protams, tur spēlē zinām lomu arī šī īru Amerikas vēsture, jā, teiksim, šī migrācijas vēsture. Un tas, ko es no savas puses varu teikt, mani pārsteidza tas, kā īri strādā pie galamērķa attīstības, kā viņi strādā pie datiem, kā viņi monitorē nepārtraukt, kas notiek Amerikā ar Amerikas ekonomiku, ar politisko situāciju, jo tas ietekmē to, kā uzvedīsies Amerikas turists, ja, un viņi saprot ļoti labi, ka reģions ir ļoti atkarīgs no turisma. Patika, kā viņi skatās uz ilgtspēju, ja, kāda ir šie ilgtspējas pētījumi,
Un, protams, attiecības ar tur nav nekāds noslēpums vai neatklāta mīkla par to, ka turisms ir cieši saistīts ar pārtiku, tāpēc tur ir zinātne, inovāciju, hubi dažādi un tam līdzīgi. Un varbūt tev palika kaut kas atmiņā, kaut kas interesants, vai kā tu uztvēri vispār, kā tu jūties tur? Jā, Edgar, paldies, ka jūs man uzaicinājāt šajā ceļojumā iepazīt Īrijas Galvejas reģionu. Tas bija tiešām ārkārtīgi, nebija nekad arī bijusi Īrijā, bija no iespējami labākās, viesmīlīgākās puses to iepazinu atvēlētajā īsajā laika nogriezienī, piedzīvojām ļoti daudz, un tieši, ko es gribētu izcelt, tas, kas man iekrita sirdī, ir tie cilvēki, kuri tieši tā, kā mēs šodien par to runājam, rādīja to, ko viņi dara, un deva ēst to, ko viņi tur vislabāko audzē, tur vai tās ir zīves vai aitas. Un mēs braucām pa vienīgo fjordu ar to katamarānu, un arī tie stāsti bija tik brīnišķīgi lokāli un svarīgi par to kalnu, kā tur tas cilvēks atvairījis ir turistus, jo visi tur grib uz viņu skaisto kalnu iet, un tādas lietas, kas paliek atmiņā, kas tieši, kā mēs šodien runājam, nav sagatavotas speciāli turistiem, ka tās ir tādas rāmas un jēgpilnas pieredzes, kurās tevi ielaiž un atļauj tur pabūt un padalās, un tad tas ir tāds svarīgs notikums, kāds to ir devis atļauju tavā pasaulē ienākt. Un tur tā bija. Arī, protams, tas visu varenais dabas skaistums tur neapšaubām piedod to svētsvinīgo brīnumu sajūtu. Un, jā, būtu prieks. Ir daudz, ko no viņiem mācīties arī no īriem. Man varbūt tāds papildinošs jautājums par kampaņu par lēno Latviju. Slow Latvija, kas par mājaslapu, par kuru mēs vēl neesam runājuši šodien, jo tā ir tava arī iniciatīva. Un, vai šī ārējā pieredze tev ceļojot palīdz kaut kā domāt par šiem produktiem, ko tur piedāvāt? Varbūt pastāst arī vispār, kas tas ir. Man liekas, tā ir interesanta iniciatīva. Jā, tā tad ir izveidots jauns zīmols Slow Latvija, kas piedāvā šīs te rāmās stūres, sākot no tirgiem, sākot ar piedāvājumu Agenskalna tirgu un Kalnciema kvartālā arī, kas ietver gan gastro pieredzes, gan vēsturi, gan arī saistītos Agenskalna apkaimes objektus. Piemēram, pastaiga pa Ārdaugavas koku arhitektūras takām un botāniskais dārzs un tādas pieredzes. Arī Kalnciema kvartālā vēl ir sestdienās tirgū iespējama degustācija tūre. Arī mums ir viena pieredze ar smaržini Mariku Rozenbergu. Un tas Slow Latvija ideja ir kļūt par tādu kā nelielu aģentūru, kurai var pievienot savas rāmā lēnā turisma pieredzes. Un tad, attiecīgi, tā ir arī vieta, kurā tās var atrast. Un tad tirgus ceļvedis ir saistīta arī tāda platforma, kurā savukārt ir tās tirgus pieredzes, kas arī ved šajos ceļojumos uz tirgiem un no tirgiem uz tām vietējām kopienām. Tā kā tie abi ir tapuši tirgus ceļvedis un Slow Latvija ar Altuma sociālās uzņēmējdarbības atbalstu un lauku atbalsta dienesta programmu par īsajām pārtikas ķēdēm. Un jā, tur ir atbalsts, tā kā esam ļoti priecīgi par to, ka tie ir tādi soļi, ar kuriem var veidot šo nākotnes sistēmu, kurā iespējams mēs risināsim šodien pieminēto problēma par to, ka ir daudz kvalitatīvu piedāvājumu, bet ir grūti orientēties un atrast to.
Mēs lēnām tuvojamies noslēgumam, un īsumā saistībā ar šo te, ko Una sacīja, mums bija kārtējā ilgspējīga turisma domnīca, ko mēs organizējam Slowdown projekta ietvaros. Mums bija darbnīca, mēs bijām uzaicinājuši dažādas iesaistītās, ieinteresētās puses, sākot no valsts pašvaldību iestādēm, ministrijām, tā skaitā nevalstiskā sektora, un arī mēs sākam aizvien vairāk uzrunāt ienākošās turisma aģentūras. Mums bija vairākas darbnīcas, kur mēs analizējām turisma resursus un izaicinājumus, ar ko saskarās šī gan resursu izmantošana, gan organizēšana, gan arī pēc tam fantazējām par lēnā turisma konceptiem vai produktiem. Un apkopojot visu dzirdēto, mums izkristalizējās vairāk tādu problēmu jautājumi, kurus mēs varētu un gribētu risināt ar politikas maiņas palīdzību, mainot strateģiskus dokumentus. Un viens no tiem bija tas, ko Una piemin, un par ko mēs īstenībā esam tā kā runājuši, pieskārušies, ir šī te sistēmiskums, savienojamība, koordinācija, platforma. No vienas puses, iespējams, cilvēki ir piekusuši no tur platformām, kas tad ir manuprāt, mēģināts veidot daudzas platformas, kurās ir kaut kāda informācija, kaut kāda kalendāra, kaut kādas kartes. Erika, tavs viedoklis, varbūt komentējot šo te, varbūt nepārtrauktos centienus un aicinājumus, tad liekam kaut kādā beidzot sistēmā. Un vēl kas īstenībā bieži izskanēja, un es domāju, jūs to esat dzirdējuši, ka cilvēki nevar atrast. Mēs tur kaut ko darām, bet kā lai Una bet mums atbild. Bet Una fokusējas vairāk uz šo te tirgus komponentu un uz Agenskānu, bet tādā plašākā mērogā. Vai problēma ir tajā, ka nevar atrast cilvēku, vai nemāk meklēt, vai kas tavuprāt notiek? Man šajā jautājuma sakarā nāk prātā viens piemērs, ka mums nacionālā līmenī ir definēts, ka kultūras turisms ir viens no prioritārajiem virzieniem. Un tad, kad es kā pakalpojumu organizētājs gribu uzorganizēt kultūras turismu produktu Latvijā, atslēdzot tās zināšanas, ko es esmu iegūs sadarbojoties ar dažādiem projektiem un dažādām citām iniciatīvām, tad meklējot valsts oficiālā turistu lapā kultūras piedāvājumu, tad man saka, ka kultūras piedāvājums ir Vecrīga un Rundāls pils. Un te mēs nonākam strupceļā ar to, ka mēs no vienas puses gribam tikt ar galā ar problēmu, ka Latvijā ārvalsts turists paliek 1,8 naktis, pretēji tam, ko mēs ārzemēs paliekam 7, cik tur naktis. Un ka mums ir 75% Rīgā un ap Rīgu un tā tālāk un tā joprojām. Un es domāju, ka mums ir ļoti liela problēma vai tāds uzdevums vispār turismu pārvaldībā, jo mums ir tāds nacionālais līmenis, kas ir valsts kopumā, kā mēs sevi pozicionējam turismā, mēs varam tur runāt labi, slikti, citādāk, vairāk, mazāk, bet tas līmenis ir. Un tad mums tas viss nokrīt faktiski uz tādu pašvaldību līmeni, kurā mums ir mazas pašvaldības, kur ir jārisina ārkārtīgi daudz jautājumu, kas ir sociāli sadzīviski jautājumi. Un tad tajā visā iedabūt iekšā turisma tēmu, pašsaprotam, ka to nevar izdarīt. Vienkārši sakot, tā nav un nekad nebūs prioritāte pašvaldībā, kamēr būs jautājums par medicīnas pieejamību, par izglītības kvalitāti, bērnu nokļūšanu skolās, no skolām, interešu izglītībām, sociālo aprūpi, ceļiem un tad kaut kur ir turisms. Un mēs ļoti bieži redzam pašvaldību plānošanas dokumentos, ka turisms ir kā viena no prioritātēm, bet tam nav līdz piekabināts tas finansējums. Un man liekas, mums iztrūks tāds tas vidus līmenis starp to nacionālo un to pašvaldības, lai tā kopienas ideja spētu pacelties līdz tam nacionālam, kur to pārdot tai eksportā.
Šobrīd sanāk tā, ka ir forša vieta, pakalpojums sniedzējs, viņš ir lokāli zināms, bet nav tā cēlēja, kas to var pacelt bišķīt augstāk. Un es esmu vairāk kārt teicis, un es neesmu mainījis domas, ka plānošanas reģioni kā vienība ir absolūti neizmantotais mums potenciāls, lai to turismu varētu pacelt līdz tam nacionālajam, lai bišķīt no augšas paskatītos, kur mums kādi turismu virzieni ir, kā dažādās pašvaldībās, atšķirīgās pašvaldībās ar atšķirīgu varu līdzīgi produkti vai līdzīgi pakalpojumi var savienoties un veidot tādus ģeogrāfiski tematiskus, nepatīk vārds maršruti, bet tie pēc būtības ir tādi maršruti vai ceļveži vai tādas saistītie pakalpojumi, kas ļauj tam turistam iesaisties tagad sestdienas rītā mašīnā, autobusā vai vilcienā, aizbraukt līdz tukumā saprast, ka, es gribu nokļūt vēl Kandavā, un tad Kandavā saprast, bet vispār Saldu arī ir kaut kas foršs. Mums šobrīd šādi tas neveidojās, jo tai novada robežai beidzās arī tā turisma sasaist. Un man liekas, tādā darbnīcā tas nāk, to pakalpojumu sniedzēji redz, un to ļoti bieži var redzēt, pavaicājot piemērus arī mums pašiem, vai mēs varam nosaukt vietas, kas mums tur apkaimē tuvumā ir, ko mēs varam ieteikt, kur ir kaut kas līdzīgs, ko vēl var šeit darīt vai nedarīt. Un trūkst, protams, ir kaut kāds uzlabojums bijis, un mēs mācāmies, bet man gribētos, ka mēs bišķīt tādu lielāku jaudu to daram. Un noslēgumam par kādu būtu tavi ieteikumi? Kur jūs esat, tā ir privāta iniciatīva. Tirgus ceļvedis, protams, tur ir atbalsts. Kāpēc, lai nerastos citās jomās? Ja, tur dārzu ceļvedis. Ja, vai, piemēram, man liekas, neizmantots resurss ir industriāls mantojums Pierīgas, ja, teiksim, kas ir arī interesants. Un Rīga kā patērētājs un tur kolhozu, labi, ne. Bet, nezinu, jā. Restīvi, man liekas, daudz ceļvēršu plus to, ko Ēriks sacīja, bet labi, to es Ērikam paprasīšu. Un kādi būtu tev ieteikumi, kā citi varētu veidot līdzīgas platformas? Vai kas jums bija tas dzinulis? Skaidrs, ka tas ir vajadzīgs, ja jūs paši esat tirgus, bet kas jums lika saņemties un tā kā teikt, nē, mēs gribam būt visi kopā. Jā. Mēs varam būt visi kopā. Tur ir atbildot uz tavu jautājumu, tieši visi kopā ir tā domāšanas maiņa par konkurenci un sadarbību un par cilvēciskajiem tiltiem, kādus var veidot, jo tirgus arī pēc idejas ir tāda komerces vienība. Latvijā vispār nav tāda atsevišķa stratēģija nekāda tirgiem. Tas ir vienkārši viens no tirzniecības veidiem, bet kā mēs redzam, mūsdienās tirgus vairs nav tikai iepirkšanās, bet tas ir arī kultūras centrs un sabiedriskais centrs. Un veidojot sadarbību starp tirgiem, mēs daram daudz lielāku darbu un pienesumu, kas ir svarīgi katram iedzīvotājam, kurš vispār interesējas par to, kas ir vide viņam apkārt, kas ir cilvēki, kas dzīvo kaut kur netālu un ko viņš ēd, un kas vispār šajā valstī aug un kāds te ir klimats un ko vispār ir vērts iegādāties. Un tad, ja tirgi sadarbojas, tad arī tie kļūst kvalitatīvāki un arī cilvēki ir izglītoti par to, kāpēc vispār ir jāiegādājas kaut kas, kāpēc tas kazas siera gabaliņš maksā tieši tik, cik viņš maksā. Un kāda atšķirība ir starp āboliem, kas ir auguši Maksimā un dārzā. Un tas ir tas karogs, kas plīvo virs šīs idejas. Un tāpēc man liekas, ka jebkurā tēmā un nozarē ir ļoti svarīga tieši tā sadarbība. Un tā sadarbība tālāk veicina arī izpratni par
plašākiem procesiem, par to, kas notiek ne tikai Latvijā, šeit uz vietas, bet arī citur, ko cilvēki jau ir izdarījuši. Un varbūt ir vērts ieskatīties kaut kādās idejās, kas pastāv jau ne tikai pie mums. Tā kā es domāju, ka pats svarīgākais ir cilvēki un savstarpējā sadarbība jebkurā nozarē un tēmā. Paldies, Ērika. Kādi varētu būt tavi ceļavārdi šajā kontekstā? Jo mums pat ir bijušas veltītas turisma fóruma sadarbība. Tas tiek atkārtots, nezinu, tur 10 gadus, kā varbūt 100 gadus, ja, ka tas ir svarīgākais turismā. Bet cilvēki saka, sadarbības nav. Ja. Tu jau ieskicēji šo reģionālo kontekstu, varbūt tu redzi kaut kādu, kā tas var, kā tāds, nezinu. Es domāju, ka mēs esam tādi, kādi mēs esam. Tādi bišķīt lepni, bišķīt tur tādi mazliet reizēm iedomīgi. Katrs pats visu zina labāk. Labi, lai tā būtu. Ja ļoti vajag, sadarbojamies. Bet varbūt, ka ir jābeidz te turismu nozarei, mums tā kā mācīt sevi sadarboties, bet varbūt ir vienkārši tam turistam jādod skaidrs uzdevums. Dārgais turists, tad, kad tu plāno savus gada ceļojumus, tas ir tavs pienākums ieplānot 1, 3 vai 4 dienu ceļojumu pa Latviju. Un tad ir Turcija, Jamaika un viss pārējais. Un es domāju, ka tas nav nereāli, jo es joprojām atceros to sajūsmas vilni, kas bija Latvijas iedzīvotājiem ceļot pa Latviju piespiedu kārtā 20. gada vasarā. Visiem jau viss patika. Un es domāju, ka joprojām patīk, bet vienkārši ļoti izlaidušies un viegli izlepuši ir un negrib meklēt. Un es domāju, ka tie turisma informācijas centri un arī, es neatļautos kritizēt nevienu Latvijas turisma informācijas centru, kas ir tā vienība, kas to produktu ceļ tajā gaismā. Un tie cilvēki tur strādā, viņi tiešām cenšas. Vienam sanāk labāk, vienam sliktāk, tā kā skolā, dažādi ir tie skolnieki. Bet vairāk arī tam pašam ceļotājam pameklēt, iedziļināties. Un man liekas, ka tā rāmā ceļošana ir arī par tādu paša turista atbildību par saviem lēmumiem, kā es ceļoju, kur es dodos, kur es palieku. Tas aiziet jau pie vēl viens manas mīļas tēmas par turismu ētiku, kur galu beigās aiziet nauda, kas ir tas pakalpojums sniedzējs, kam es maksāju. Un man liekas, tas ir tāda tēma, ko būtu vērts sildīt un turēt siltu, kā neradīsies kaut kāda tāda milzīga sadarbība pat no sevis, ja tas patērētājs to neprasīs. Un tas arī ir tāds runājot tirgus terminoloģijā, tas ir viens no tiem tirgus principiem. Ir piedāvājums, bet ir jābūt arī tam pieprasījumam, un tam pieprasījumam viņš varētu kļūt tāds inteliģentāks. Bet tur ir vajadzīgs vienkārši par to runāt un stāstīt, un reizēm arī iedrošināt, piezvanīt, uzprasīt, pateikt, kas man patīk, kas man nepatīk, ko es gribu, aiziet uz Turinfo centru, ieiet meklētājā, atrast Slow Latviju, atrast vēl citas vietas, sekot līdz tam, kāda ir jauna produkta, un zelta rudenī nebraukt tikai uz Siguldu, bet braukt uz vēl visiem iespējamiem virzieniem, kur ir zelta rudens, uz Tērvetu, protams, braukt arī. Tā tad, paldies, Ēriks mums iesaka vēl vienu pandēmiju. Jā. Nē, es neiesaku pastāties vēl vienu pandēmiju, es iesaku apņemšanos jaunajā gadā vai vasarai vai rudenī vai jebkurai sezonai ieplānot ceļojumu pa Latviju, lai katrs pats sevi var pārsteigt. Jā, paldies. Es mazliet rezumēšu to, ko mēs šodien. Tātad lēnais turisms vienmēr ir eksperiments. Ja, tātad lēnais turisms nav nozare. Tā ir vērtības sistēma un domāšanas veids, kas iedrošina apstāties, ieklausīties un atgriezt līdzsvaru starp cilvēku, dabu un vietu, par ko mēs šodien daudz runājām. Stāstiem ir nozīme, ja, ko mēs dzirdējām no Unas. Tie piešķir jēgu, ja, un savieno.
Un par lēnais turisms nav atsevišķu objektu sacensība par apmeklētājiem, bet kopīga vietas stāsta veidošana, kas mums šodien izskanēja. Ēriks mums minēja par reģioniem, ja, kur uzņēmēju pašvaldības kopienas sadarbojas, ja, un kā rāda pieredze un teorija, tad ceļotājs tur uzturās ilgāk, ja reģions spēj sadarboties. Un tas arī rada stabilākus ienākumus visiem iesaistītajiem. Lēnais turisms ir dārgāks par ātro. Tam mēs knapi pieskāramies, bet es domāju, ka mēs to saprotam. Un tad droši vien ir laiks pienācis saņemt pieredzējumu vērtībā atbilstošu atlīdzību par ieguldīto darbu. Paldies pacietīgajiem klausītājiem, kuri bija, jo lēnais turisms ir arī par pacietību. Ja, paldies dalībniekiem sarunas par pacietību uzklausīt manus neprofesionālus jautājumus. Ja. Tā nu ir sanācis, un tad uz tikšanos nākamajā podkastā. Paldies! Visu labu! Atā. Visu labu!